jāmenedžēt īres dzīvokli, atrodoties pavisam citā valstī. Darbības princips ļoti vienkāršs. Atrod uzticamu personu, ar kuru tu spēj komunicēt, kurš spēj izpildīt tavas prasības, vienojieties par darbības pamatprincipiem, kā sazināsieties, kāda ir pakalpojuma maksa, kas ir iekļauts šī pakalpojuma maksā, un norēķinu kārtību un varbūt vēl kaut kādu papildus jautājumu. Stāstu tikai par savu pieredzi, jo cik cilvēku, tik gadījumu. Pats svarīgākā lieta ir atrast cilvēku, ar kuru tu spēj komunicēt, un kurš saprot tevi, un kuru tu saproti. Šādus cilvēkus var atrast visdažādākajās dombiedru grupās. Es savukārt dodu priekšroku nozares speciālistiem. Tas būs ļoti nozīmīgi tajā brīdī, kad, teiksim, tu gatavoji īres dzīvokli, un šī persona ienākot vai apskatot šo īpašumu var pateikt, klausies, tu pieliksi šādu niansi, un tev cena kāps 50 eiro mēnesī. Vai savukārt šāda lieta šeit vispār nav aktuāla, un tādēļ netērē naudu uz to. Viņš kā nozares speciālists viennozīmīgi noteiks labāko īres cenu. Viņam jau ir pieredze, un, kā teikt, piešaut acis pie tā, kurš īrnieks būs labs, kurš nevisai labs, kas ir tās pazīmes, kas liecina labāk šo īrnieku neņemt. Un trešā lieta, kas ir viennozīmīgi, viena no svarīgākajām, atcerieties, ka šī te sadarbība, tās ir ilgtermiņa attiecības. Jo personīgi es nekad nekaulējos ar savu mākleri, ar kuru es darbojos, jo es zinu, ka ilgtermiņā es esmu viennozīmīgi ieguvēji. Es varu pazvanīt jebkurā diennakts laikā, pajautāt jebkādu jautājumu, kas saistīts ar viņa pārvaldībā atstātajiem dzīvokļiem, un viss darbs tiks izdarīts bez papildus komisijas vai pakalpojumu maksām. Lūk, to nozīmē, varbūt tu nedaudz pārmaksā dzīvokļu iegādes laikā, bet viennozīmīgi ilgtermiņā tu būsi daudz lielāks ieguvējs